Favorīti, protams, ir Rikards Pinsters un Edgars Točs. Tad šajā turnīrā, īpaši otrajā sacensībdienā, lieliski sevi apliecināja Aleksandrs Solovejs un Toms Šmēdiņš, izcīnot uzvaru šajā Ergo Open pirmajā turnīrā. Un īpaši jāizceļ gan spēle pusfinālā pret Igauniem Tisāru Novāku, gan arī pārliecinošā uzvara galvenajā finālā, kur mūsu pludmales volejbols Toms Šmēdiņš, Aleksandrs Solovejs izcīnīja uzvaru ar 2-0 un šobrīd arī saņem galveno uzvarētāju balvu. Saņem arī, protams, šampanieti, atbalstītāji dažādas balvas. Līdz ar to varam teikt, ka ļoti veiksmīgi Latvijas pludmales volejbolistiem noslēdzies šis turnīrs un ļoti veiksmīgi tas noslēdzies īpaši Tomam Šmēdiņam, Aleksandram Solovejam. Pēc 2 nedēļām otrais Ergo čempionāta posms šeit pat, tas nebūs šeit pašs, tas būs Rīgā. Līdz ar to mēs varam teikt, ka ļoti veiksmīgi mūsējiem noslēdzies šis turnīrs. Ar jums kopā visas dienas garumā bija es, Kaspars Timermans, un arī mans kolēģis Krišs Upenieks, kurš iespējams, ka pēc kāda brīža arī intervēs kādu no šīs spēles un šīs dienas varoņiem. Šobrīd redzam kopējo bildi ar atbalstītājiem, gan ar dāmu, gan ar vīru komandām. Kopējā bilde, un tad jau visdrīzāk neatņemama fināla dienas fināla cīņas sastāvdaļa. Šampanieša šaltis, pagaidām ļoti apmierināts visas komandas, dāmu komandas noteikti, vīri arī apmierināti, arī laukuma un spēles apkalpojošais personāls var doties kopbildē. Un pēc kāda brītiņa, tad, kad jau būs varbūt dzīsušas pirmās emocijas un būs izlietas pirmās šampanieša pudeles, arī mans kolēģis Krišs Upenieks būs gatavs kādu interviju. Pagaidām visi vēl taisa selfijas un vēl dažādi citādi cenšas iemūžināt šo te priecīgo brīdi. Protams, laika apstākļi lutināja šīs te visas dienas Ergo Open sacensību dalībniekus. Un šobrīd varam teikt, ka visi ir apmierināti šo sacensību gaitu. Šampanietis gan kaut kā izpalicis pagaidām. Gaidīsim, iespējams, ka ir vajadzīgs kāds nopietnāks iemesls. Iespējams, ka uzvara otrajā posmā, kas pēc 2 nedēļām norisināsies Rīgā, vai arī uzvara Latvijas čempionāta finālā, kas norisināsies jūlijā noslēgumā arī šeit pat Jūrmalā. Šobrīd šampaniešu šaltis izpaliek, bet apmierināts noteikti ir komandas, un tūlīt pat pēc kāda brīža Krišs Upenieks būs gatavs intervēt kādu no šīs dienas varoņiem. Toms Šmēdiņš, Aleksandrs Solovejs, Ergo Open pirmais posms. Saulīt spīd, ir silts. Puiši, kāda atmosfēra? Ideāla atmosfēra. Labs laiks un katru spēli uzlabojām savu sniegumu. Gandrīz jau vakar mums spēles beidzās, bet izmantojām to iespēju un šodien bijām pārāk visiem. Aleksandr, varbūt pastāst, kādas jums ar Tomu šobrīd ir tās attiecības ar pludmales volejbolu? Cik bieži jūs trenējaties, kad jūs trenējaties? Trenējamies mēs gandrīz katru dienu, 2 reizes dienā, kā jau visi pludmales volejbolisti gandrīz. Visi starp sevi notrenējāties tādā veidā? Mums bija tur traumas un slimības kaut kādas nesen sākām, tāpēc arī tik vēlu sezonu sākām. Un tagad kaut ko mēģināsim spēlēt. Pastāst, Tom, varbūt, kā nobrieda šis duets Solovejs un Toms Šmēdiņš? Mēs jau pagājušajā gadā, es neatceros, kaut kādu rudenī runājām, kad varētu nākamo sezonu pamēģināt kopā. Un jau gribējām jau Vēvzi spēlēt ziemā. Bet tā kā Sašam bija slimība un nedeva akceptu viņam spēlēt, tad es ziemā ko es spēlēju? Es ar Beņu, Tomu spēlēju to Evzi. Tā jau mēs jau būtu tad spēlējuši kopā un nākuši svarīgs punkts, lai šai sezonai būtu. Un tāpēc man bija operācija janvāra beigās, un tad es nevarēju 2 mēnešus neko darīt. Un Sašam vēl joprojām antibiotikas jālieto, tā kā mēs plānām tikai pagaidām ieskaināmies. Ir tā, ka neesam abi 2 gatavi uz visiem 100% vēl. Tā kā, bet vasara tikai tagad ir sākusies, priekš mums. Citiem viņa ātrāk sākās, mums tagad tā kā viss normāli, pēc pirmā turnīra esam apmierināti. Saš, mēs daudz runājam par tavu potenciālu, par tavām fiziskajām dotībām, bet tu esi tāds upuris tādam sportam tādā ziņā, ka tie savainojumi arī tevi ir skāruši. Pastāsti, kāda šobrīd tev ir situācija ar veselību, ar savainojumiem?
Šobrīd it kā viss kārtībā pagaidām. Nekādas traumas man nav. Man jau traumas bija, kad es ar Martiņu pļauju spēlēt. Pēc tam vairs ar potītiem bija problēmas, es nostiprināju un tagad viss kārtībā. Jā. Par turnīru kopumā, Tom, kas jums izdevās, kas neizdevās un cik varbūt no tāda. Skaidrs, ka pirmā vieta tas ir labi, bet par savu tādu sniegumu, kā jūs esat apmierināti? Pirmā spēle mums nebija īpaši spēcīga pretinieki, to mēs viegli vinējām. Otrajā spēlē mēs zaudējām atvarām ar Alfu, ko galīgi nevajadzēja. Vinējām pirmo setu diezgan pārliecinoši un pēc tam 2 galotnes zaudējām. Un līdz ar to uzreiz mēs grupā bijām otrie un izlauze iekrita, ka mums jāspēlē pret Rihardu un Edgaru. Ja viņi nebūtu pa galu, pa kaklu skrējuši pakaļ un margās krituši iekšā, tad mēs šodien nesēdētu šeit. Saš, kā ir ar Tomu kopā spēlēt? Tā sadarbība, tās sajūtas jums veidojas un kļūst aizvien labāks, vai principā jūs jūtaties, ka jūs jau tagad principā viens otru jūtat? Jā, kā viņš man daudz palīdz, viņš ir vecāks, pieredzējušāks. Daudz palīdz, daudz ko saka, kā man tur bloku rīkoties un tā, ko darīt laukumā. Un tā, es viņu klausos viss kārtībā. To